Ok. Nemazāk svarīgs grīdas elements ir termošuve. Būtiski saprast, lai tā grīda kalpotu un strādātu tā kā vienots mehānisms pulkstenī, ir šīs izveidotās termošuves. Mūsu gadījumā mēs izvēlējāmies pie 6 cm biezas plāksnes iefrēzēt 2,5–3 cm dziļu termošuvi. Platums ir 8, svītra 10 mm, kas principā skaitās arī noteicošais un ieteicamais. Un izmantojām Bostik grupas produktus. Tātad pirmais, izfrēzējot šuvi, mēs izsūcam putekļus un pielietojam Bostik Primer MSP. Tātad grunts uz šķīdinātāja bāzes, ļoti iftīga, ar gaistošām vielām, poliuretāna grunts, kas ir piemērojama gan uzsūcošām, gan neuzsūcošām virsmām. Tās var būt flīzes, tas var būt alumīnijs, betons, uzsūcošs betons, paneļi. Visa veida virsmas, kur ir jāizveido adhēzija un jāsasaist putekļi. Šajā gadījumā viņš perfekti tika galā ar savu uzdevumu. Tālāk mēs izmantojam deformāciju žņaugu, kas kompensē un neutralizē trešā punkta saskarsmi. Tādā veidā ieliekot šuvē žņaugu, mēs aizpildam hermētiķi, mums ir tikai 2 saskarsmes punkti. Un trešais punkts slīd pāri, lai hermētiķis strādātu, ja, tādā veidā. Žņaugs vitāli svarīgs ir. Un, protams, arī hermētiķis pats, tātad poliuretāna hermētiķis, artikuls ir 452, pelēkā krāsā, tātad hermētiķis paredzēts grīdu izmantošanai, kas ir elastīgs, bet tai pašā laikā pietiekoši blīvs, lai pa viņu staigātu. Būtiska lieta ir iestrādes palīgrīkiem. Tātad ir tāds līdzeklis finisher spray Dembrāvenam. Ar šo līdzekli mēs varam apstrādāt instrumentus, lai vieglāk izlīdzinātu hermētiķu un nebūtu papildus adhēzija vai lipšana tam hermētiķim pie instrumentiem. Vēlos uzsvērt, būtiska lieta, parasti pērkam pistoli, kas ir lētāka, 15 eiro vidēji. Šajā gadījumā man nogura roka un izvēlējos pistoli pa 35. Šeit ir 2 režīmi. Režīms 24, tas nozīmē viena stieņa gājienā jūs spiežat 24 reizes, atvieglots, paredzēts cietajām masām, hermētiķi, poliuretāni, hibrīdi. Un režīms 12, kas ir domāts mīkstām masām, tie ir akrili, visu veidu šķidrās līmes un mazāk viskozi materiāli. Iesaku visiem, ātrums reiz 2, roka nesāp. Paldies!